15. janvāra novakarē Arēnā Rīgā risinājās hokeja spēle, kura liekus komentārus neprasīja. Rīgā ieradās zvaigžņotais Sanktpēterburgas Skā ar savu komandas zvaigžņoto kapteini Ilju Kovaļčuku, kurš arī pēc šīs spēles uz mūsu lūgumu sniegt interviju par aizvadīto maču neatnāca un nepastāstīja, kā viņam izdevās uzvarēt mūs tikai pēc spēles soda metienos. Toties pēc spēles mums izdevās aprunāties ar uzvaras bullīšu autoru Arseniju Panārinu, kurš ar otro piegājienu atkoda mūsu Jakubu Sedlačeku un tikai pēc spēles soda metienos ar rezultātu 3-2, kā izcīnīja, es domāju, ka vienus no saviem smagākajiem 2 punktiem aizvadītajā regulārajā čempionātā. Поздравляю с победой! Тяжело ли было победить сегодня? Но, как видите, игра напряженная была, и, наверное, как-то надо нам лучше выходить на игры с большим желанием, и тогда проблем не будет, а так сами себе создаем проблемы, и приходится выкручиваться и так терять очки. Вот насчет, нравится ли до сих пор вам город Рига, поскольку все время такие упругие игры получаются с Динамским Рига? Тем интересней, как бы, это игра, хоккей, как бы, если обыгрывать или проигрывать легко, то смысл играть, это называется игрой, потому что не знаешь никогда, выиграешь ты или проиграешь, нужно всегда доказывать, стараться, и просто так ничего не получится. Сегодня очень дисциплинарная игра была, мало удалений. Такой настрой на игру был? Нет, был обычный настрой, судьи давали играть, ну и где-то, в принципе, и придраться не к чему. Играли чисто обе команды. Когда второй буллит бил, знал, что забьешь? Да нет, так невозможно знать. Знал, что он не будет падать. Вот и все, как бы. Я думал, я на предсезонке, по-моему, ему бил буллит. Подсмотрел до этого, когда наш игрок бил, что он не падает, бросил в очко, он даже не пошевелился. Думал, что он сейчас будет знать, что я буду в очко бросать, а он опять не шевелится. Ну, пришлось по-другому делать. Спасибо. Pirmie rezultāti šajā mačā atklāja laukuma saimnieki. Teicama mājņkustība un apspēlēts pretinieku komandas aizsargs. Komandas kapteinis Lauris Dārziņš atklāja spēles rezultātus. 1-1 panāks kā hokeisti un 2-1 līdz pat spēles beigām viņi turēja vadības grožus savās rokās. Mūsu komandas raķete Miķelis Rēdliks 1 minūte un 9 sekundes pirms maču beigām bija tur, kur ir jābūt, un atlikušo ripu raidīja pretinieku komandas vārdsarga sargātajos vārtos. Vārdsargs ar kaut ko nebija apmierināts un saņēma 10 minūšu disciplināru sodu, bet tās ir viņu problēmas. Pēc spēles devāmies mūsu ģērbtuvēs aprunāties ar mūsu komandas kapteini par aizvadīto spēli, un es domāju, izcīnītu ļoti svarīgu 1 punktu. Kas būtu tavs komentārs šodien? Vairāk ir tomēr zaudēti 2 punkti vai iegūts 1? Zinu, kā mēs baigi esam uzlādējušies no tām uzvarām, un, protams, gribās turpināt uzvarēt, tāpēc bišķi ir tas pārdzīvojums, bet, ja kopumā skatāmies to sēriju, viss ir kārtībā un lepojos ar komandu, kad esam reaģējuši labi uz neveiksmīgo sezonas sākumu un lienam no tās bedres ārā. Tā kā, nu, arī punktiņš pret tādu meistarīgu komandu, lai iet krājkasē un darbojamies tālāk. Izdevās atklāt spēles rezultātu, ļoti teicam apspēlē pretinieku komandas spēlētāji. Zināja, ko viņš darīja, kā tas izdevās? Veiksmīgi sanāca, ka es biju, man liekas, vienīgais no 10 cilvēkiem, kuram bija jauda, ja, jo tikko iznācis biju uz nomaiņu un pārējie jau bišķi bija saguruši. Miķels forši ar pēdējiem spēkiem pamet caur bortu ripu. Es tam labi diezgan man sanāca izvest sevi metienu pozīcijā un labi, ka trāpīja. Kas bullītei notika? Nezinu, negatīvs rezultāts notika pa lielam, bet it kā visu jau darīja, ko bija iecerējis, bet zaudēja līdzsvaru, kad pretinieku vārdsargs izbāz nūju, bet šobrīd, man liekas, nav nekāda hokejā noteikuma, kas atturētu vārdsargus to darīt, tāpēc jāmeklē kaut kāda cita veida, kā gūt vārdus, un acīm redzot, nedrīkst tās attoties ar vārdsargu. Veiksim nākamajā spēlē apsveic ar punktu. Pateicu. Iepriekšējā Dinamo TV izlaidumā, kad mēs jums stāstījām, kā mums gāja aizvadītajā uzvarētajā spēlē pret Čerapaveca Severstaļu, mēs uzdevām konkursu jautājumu jums, skatītāji, proti. Miķels Rēdliks guva vārtus, un jautājums bija, kurš pēc kārtas rezultatīvitātes punkts viņam bija kontinentālajā hokeja līgā. Pavisam pareizes atbildes mēs saņēmām no 71 Dinamo TV skatītājiem. Pēc nejaušības principa mēs izvēlējāmies vienu, un tas ir Jānis Kangalis, kurš saņem ziemas laikiem ļoti noderīgo Rīgas Dinamo ziemas cepurīti. Un te būs arī nākamais jautājums. Šodien 15. janvārī savu dzimšanas dienu svinēja viens no mūsu aizsargiem, 9. numurs Krišjānis Rēdliks. Un jautājums, kādu mūzikas instrumentu
prot spēlēt Krišjānis Rēdlis. Skatieties Dinamo TV, sūtiet savus pareizās atbildes gan komentāros, gan arī Facebook mājaslapā. Nākamajā spēlē šeit Arēnā Rīga 28. janvārī, kad viesosies Maskatbalas apgabala Atlanta. Mēs sveiksim nākamo pareizās atbildes autoru Arvans Simpsons, Mārcis Krasovskis. Tikai un vienīgi priekš jums Dinamo TV. Atā!